60 līdz 80% zaudējumiem tieši droni rada. Ja mūsdienu šeit dronu karā, tā ir tā priekšrocība, kur maza valsts ar spēcīgu dronu, ar lielu dronu spēku spēja būtiski aizsargāties pret būtiski lielāku bruņu masu un arī cilvēku resursu masu. Ukrainā 60 līdz 80% zaudējumiem tieši droni rada. Mūsu darba grupas plānā piedāvāt šāds grozījumus, ka dronu mācība ir katrā skolā un katram būs iespēja izpausties gan lidot, gan lodēt, gan radīt to interesi arī bērniem par šo visu. Tādējādi sagatavot gan valsts aizsardzības dienestam, gan arī pēc tam tālāk civilajā dzīvē. Mums šobrīd valsts aizsardzības dienests joprojām negatavo ne dronu speciālists, ne elektroniskās kārdarbības speciālists. Tā visa nākotne, kur jau ir atnākusi, tas netiek darīts. Joprojām sagatavo ļoti daudz kājniekus, transporta kaut kāds vadītājs. Tie visi vajadzīgi, bet ir nenormāli svarīgi tieši dronu vadītāji, dronu piloti un elektroniskā kārdarbība, un tas nenotiek. Daudz runā par FPV droniem, bet mums joprojām nav standartizēta FPV lādiņu iegāde. Kā tad FPV veiks šo uzdevumu? Nav šie lādiņi. Viņam jābūt standartā, jo Ukrainā ļoti daudz aizgājuši bojā cilvēki tieši uzstādot šos lādiņus uz FPV droniem. Un tam ir jābūt standartā, tur nevar vienkārši tīt klāt ar kaut kādām leku plastiem.